Čambalas upe. It was flooded. Šodien mēs esam Kotas pilsētas nevis vēsturiskā vietā, bet diezgan jaunā vietā. Skaitās Front of River Chambal. Čambalas upes krasts vai kaut kas līdzīgs mūsu promenādei, kas ir tā kā, Raģistānas stilā, arhitektūras stilā, moderni uztaisīts apbūves ap upes krastu. Redzēs. Šis ir fonā vecais forts, bet jaunas lietas tiek uzceltas klāt. Lūk, šādi. Man ļoti patīk šitie tornīši. Man tādu vajadzētu mājās uztaisīt pagalmā. Pats Čambalas upes krasts redzams ir izbūvēts skaisti. Tikai šodien ir mīgla un maz ko var redzēt. Šim mūrim ir vairāk kā 1000 gadu. Un pilsēta Kota kādreiz senos laikos ir bijusi iekšā šinīte fortā, bet tas, kas ir uzcelts apkārt tam visam, tas ir jaunāko laiku veidojums un celtnes. Katram karalim senos laikos ir piederējis savs forts, savs milzīgais forts, un tā ir tāda vesela karaļu valsts, kur dzīvoja arī cilvēki iekšā un iespējams arī ārpusē, bet kara laikā, kad visiem vajadzēja paglāpties, visi skrēja iekšā fortā. Tādu fortu ir Indijā ļoti daudz un vēsturiski ir saglabājušies. Te viens papagailīts ir gadījies starp daudz baložiem, aizlidoja. Ļoti daudz lauvas statujas ir redzams, un lauva ir varas simbols. Zodiaka zīme lauva simbolizē karali, karalisko valsts varu, karaļu valsti. Naktī šis forts un šīs varanās lauvas ir izgaismotas. Vakar mēs braucām ar motobaiku, bet, braucot ar motobaiku nevar neko nofilmēt, jo telefonu var pazaudēt pa ceļam. Lūk, kāds varas simbols. Tā mūzika, kas tagad skan fonā, tipiski Raģistānas mūzika. Ļoti skaista vieta, ko pavada skaista muzika fonā, Raģistānas stilā. Šeit ir saglabājusies tāda veca forta daļa vēl, kur pāriet jaunajā. Vecais ir saplūdis, senais, vecais, tumšais, ar jauno gaišo. Ļoti interesants sienas risinājums ar augiem. Viss ir pilns. Viņiem klimats atļauj audzēt augus visu gadu. Tūlīt aiz vārtiņiem ir atrodams vecs Šivas templis.
हमने टके से खरीद लिया, अलविदार हमने करा हम तो किसी के कर नहीं, कोई आए तो हम कर नहीं। Mēs esam iekšā vēl vienā mazā Šivas templītī. Bez garīguma nekas nenotiek Indijā. Dieviņš visur ir klāt, pilnīgi visur. Veci sienas kalumi vēl saglabājušies. Un veseli 3 templīši šeit ir, pat vairāki. Mazi mandiri. Šivas pielūgšanai. Vecā forta daļa, kurā bija tāds tempļu komplekss. Un atkal pilsētas daļa pāriet. Vēl viens templis šeit ir. Visi tempļi ir veltīti Šivam. Šeit ir Jāgis vieta, forta, garīgās sadaļas teritorijā. Jāgis vieta ir te, kur notiek uguns rituāli. Un Šivas simbols trišula, jeb 3 zaru dakša. Un šis ir kāds vecs tamarinda koks. Iepriekšējos video varēja redzēt, ka tamarinda lapas ir ēdams, viņas ir skābas, tā kā skābens. Šeit pēc vecās arhitektūras parauga ir uztaisīti vārti ar zīloņiem. Un interesanti, tāds palets noteikti pakāpjās un ziņo kaut ko. Šeit ir uztaisīts tāds arhitektūras brīnums, Tibetas stilā celtne. Un tad ir Eiropas stilā, kā tāds muzejs, gandrīz vai kā Baltais nams vai Angļu muzejs. Un tad ir atkal celtne viena, kas ir Eiropas. Un būs tālāk vēl. Šeit ir atkal kāds Eiropas stils, un tad ir Japāņu stilā. Un tad ir viduslaiku stilā kaut kas. Un tad ir Grieķija būs tālāk. Šī krasta sadaļa ir taisīta kā tāda, visas pasaules vienotības simbols. Visādas reliģijas, visādas kultūras. Blakus ir Ķīna un viduslaika, un Grieķija, un turpat Indija. Un tālāk ir musulmaņu valstu, arābu valstu celtnes. Gandrīz šīs upes krastā realizējas mans sapnis apvienot visas kultūras vienā. Šeit jau ir arābu stils. Izskatās pēc mošejas. Te ir astroloģijas simbols ar visām 12 zodiaka zīmēm. Un vidū tāds kā saules pulkstens. Atradīšu savu zīmi tūliņ, kur ir mana lagna. Mana lagna ir svaros. Jā, redz, kur ir svari tie manēja. Es kāpēc zodiakālais aplis ir uztaisīts rietumu astroloģijas stilā, jo pēc Džoitiša Vēdas nevis 23. bet 15. septembrī mainās zīme. Arī krēslas katrai zīmē ir nolikts savs. Ak, šīs glaznotās skaistās flīzes, ak, Dievs, man tādas vajadzētu mājās. Lielās promenādes pašā galā
ir uzstādīta statuja. Tā ir Čambala māte. Un indieši pielūdz, tie, kas dzīvo šajā rajonā, viņi pielūdz šo upi. Es domāju, ka mums arī vajadzētu mācīties savu Daugaviņu māmuliņu pielūgt un kaut kā godināt, nevis iztirgot velns zina kam tās krastus. Šeit cilvēki lēr, cik viņi te ir bagāti un nabagi un visādi un dažādas reliģijas, bet viņi ciena savu tautu, savu kultūru un neatdod nevienam. Čambalas mātes statuja tika uzstādīta tikai pusgadu atpakaļ, tā ir pavisam jauna. Vispār, cik tā promenāde izmaksā, viņi ir 2,5 kilometru garu un viss apbūvēti ar dažādām celtnēm, fantastiskām un nišām. Un vēlāk tur būs veikaliņi un iespējams arī kaut kāds viesnīcas, kas paredzēts turistiem. Tā kā Indija ir ļoti plaukstoša zeme. Un tas, jā, ir reģioni, kur ir netīras, bet nu paņem tam sūdam pārkāp pāri un ej tālāk un skaties tur, kur ir skaists, pacēl to galvu augšā. Tad ieraudzīs zvaigznes debesīs. Čambala upe māmuliņa. Yes. Šādi šī te vieta izskatās naktī, izgaismota. Cilvēciņi atdod godību mātei Čambalai, upītei. Jā, tieši.